Kā vispār var zināt, nu, vai tas ir TEDx Rīga, vai tas ir kāda cita konferences, nu, kad mēs ejam un klausamies stāstos vai kāds dalās idejām, kā var zināt, kad tu iegūsi vai patiešām noderīgu informāciju, vai tur būs tāda tukša salmu kulšana uz skatuves. Kā to var just? Kā tu var zināt, kas tev ir derīgs, ko paņemt no tādiem pasākumiem? Man liekas, ka nevar zināt. Nekad nevar zināt. Tur TEDxus vai es vairāk tās TED runas skatos, teiksim, internetā. Tur pa lielam viņas visas ir pārsvarā sakarīgas, jā. Tāpēc tur labi izvēlās tos runātājus. Viņiem arī pasaka apmēram, kā viņiem jāfokusē, ka jābūt kaut kam, ko cilvēki var sagremot un nest līdzi sev. Bet es esmu arī bijis pietiekami daudz citā veida konferencēs, kas pārvērtās par muldatoniem, un teiksim, tur nav ko piebilst. Vienīgais, ko es varētu varbūt ieteikt, ir, ja ir kaut kāds tēls vai kaut kāds cilvēks, kam tu sevišķi seko, un viņi kaut kur uzstāsies, tad varbūt tas būs tev nozīmīgāk. Tādā veidā var saskatīt. Un, piemēram, man bija tā iespēja pirms 2 nedēļām apmeklēt vienu mārketinga konferenci Londonā ar nosaukumu The Best Ever Marketing Event, kurā piedalījās viens no maniem lielākiem mārketinga elkiem, Gary Vaynerchuk. Un viņš tiešām bija brīnišķīgs. Man ļoti patika viss, ko viņš teica, bet vispārējie runātāji, viņi ne par ko nerunāja, pat nepievērsās īsti mārketingam. Un tur tā ironija, ka tas pasākums bija tik labi nomarketēts, bet tam pasākumam tas saturs bija diezgan vājš. Izņemot tas runātājs. Mums patiesībā arī gadījās tās viens pasākums. Mums bija vislielākais pasākums, ko mēs organizējam, bija atnākuši 300 cilvēku, pilna auditorija. Un vienkārši pasākums pilnīgi izgāzās, tāpēc, ka meitenei, kas viņai bija lampu drudzis. Un cilvēks cēlās kājās pa vidu un gāja ārā pa durvīm. Un tad ir tā, kad mēs kaisījām sāli uz brūces, prasot atsauksmes cilvēkiem, lai viņi tā kā mājās par to nerunātu un nedod ziņu tālāk. Un es redzēju, komentāros bija, tur daudz cilvēku rakstīja, jā, ka tas bija šausmas vai ne, kad kā jūs kaut ko tādu varēja saorganizēt, tam līdzīgi. Bet bija daži cilvēki, un bija viens konkrēti, kas uzrakstīja, ka pasākums bija izgāzies, bet kad es izgāju ārā pa durvīm, es biju tik ļoti iedvesmots iekšēji, kad braucot tramvajā, es atvēru Etsy biznesu. Iedomājies? Respektīvi, pasākums bija izgāzies, bet tas, kā tas cilvēks iekšā jūtās, un tas, kā viņš pieņem to faktu, tas parāda, vai tā diena viņam bija izdevusies vai ne. Un tad beigās man šķiet, ka tā ir iekšēja attieksme, kā tu attiecies pret nāvi, vai kā tu attiecies pret neizdevušos pasākumu, vai ne? Vai, tas arī nosaka to, cik tu esi veiksmīgs. Jā, patiesībā TED runas, gan TEDx Rīgas runas, gan citu valstu TEDx runas var redzēt internetā un tiešām pastīties tos cilvēkus un tās vērtības, ko viņi stāsta.